Sveicināti skatītāji! Mani sauc Girts Rozners, un mēs vēlamies turpināt šajā reizē iesākto ciklu, kas veltīts Jēzus brīnumiem. Mēs pārunājam Bībeles evaņģēlijos aprakstītos dažādos Jēzus brīnums, un šajā reizē mans sarunbiedrs studijā ir mācītājs Gunts Bukalders. Sveicināti! Mēs esam nolēmuši šodien pievērsties Jāņa evaņģēlija 2. nodaļā aprakstītajam brīnumam, kur mēs to varam lasīt no 1. līdz 11. pantam. 3. dienā bija kāzas Galilejā Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja: "Tiem nav vīna." Tad Jēzus viņai atbildēja: "Sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi." Viņa māte sacīja kalpotājiem: "Ko vien viņš jums saka, to dariet." Tur bija nolikti 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanās paražas. Katrs no tiem 2 vai 3 mēri tilpumā. Jēzus viņiem sacīja: "Piepildiet traukus ar ūdeni." Un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja: "Tagad smeliet un nesiet mielasta pāraugam." Un viņi to aiznesa. Kad mielasta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauc līgavaini, un viņam sacīja: "Ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim." Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Ko mēs šeit redzam? Brīnumu, kad liels tilpums ūdens pēkšņi pārtop vīnā, un kā var saprast no viesību tā vadītāja liecības, tad vīns bija ļoti labs, ļoti kvalitatīvs vīns. Mēs esam sākuši mūsu šo te ciklu par brīnumiem ar šo te pirmo brīnumu, tāpēc, ka būtībā viņš tiek arī uzskatīts par vienu no pirmajiem Jēzus brīnumiem, ko viņš izdara. Lai gan tur 1. nodaļā vēl mēs redzam tādu mazu epizodu, kur viņš sastopas ar Nātanēlu, un arī tur tā no sarunas var saprast, ka tā viņa rīcība ir nedaudz brīnumaina, kad viņš atklāja Nātanēlam, ka kaut arī viņš domāja, ka viņš ir viens, kaut kur pavadījis laiku pārdomās, tomēr Jēzus saka: "Es tevi redzēju", un Nātanēls saprot, ka tas nav kaut kas tāds ļoti cilvēcisks, tas ir kaut kas pārdabisks, ka Jēzus viņu ir redzējis. Bet, tātad šis ir pirmais brīnums, es saprotu. Cik būtiski, kā mēs varētu teikt, ir tas, ka Jēzus sāk savu kalpošanu ar šāda veida brīnumu. Vai tam ir kaut kāda nozīme, vai mēs no tā varam kaut ko secināt? Man šķiet, ka ir svarīgi saprast, ko Jānis grib pateikt ar to visu. Un to jēgu tam visam viņš pasaka evaņģēlija beigās, noslēgumā 20. nodaļā, un tur no 30. līdz 31. pantam viņš saka: "Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts." Jā, tad Jānis ir piegājis ar izlases veidā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tātad šeit ar šīm zīmēm viņš ir centies parādīt, ka Jēzus ir Kristus, tātad apsolītais glābējs, Mesija, un lai mēs ticot viņam iegūtu dzīvību. Tas ir mērķis tam visam. Jā, mēs saprotam arī to, ka šī ir viena no tādām Jāņa evaņģēlija atšķirībām, jo šī zīme, šis brīnums nav citos evaņģēlijos atrodams. Tātad Jānis ir izvēlējies tieši šo, un ar to arī sāk savu evaņģēliju. Jā, un man liekas, te ir der paskatīties mazliet varbūt tā kopā uz to visu, kas te notiek. Ja? Un man liekas, pirmais interesantais moments ir tas, kas tad ir šie ielūgtie viesi. Un ielūgti, kā mēs šeit redzam, ir Jēzus māte, Jēzus un mācekļi. Ja? Līdz ar to mēs saprotam, ka acīm redzot kāzas bija kādam no ļoti tuviem ģimenes radiem. Jā. Vai arī
kādam no mācekļiem. Un šeit ir ļoti iespējams, ka arī paša Jāņa kāzas viņš apraksta, jo Jānis mīl pa sevi rakstīt trešā personā, it kā pa kādu citu, kā no malas raugoties. Jā, jā. Un interesanti man liekas arī tas, ka Jēzus audžtēvs Jāzeps šeit nav pieminēts vairs. Jā, tiešām. Tā ka viņi iztrūkst, acīm redzot, viņš jau ir miris visdrīzāk ap šo laiku jau. Un es lasīju komentāros, un tur ir teikts, ka tajos laikos kāzas svinēja pat veselu nedēļu. Vareni. Tā ka šīs svētki, kā sākās svētki, tā viņa ilga nedēļa. Un līdz ar to var saprast, ka kaut kādā brīdī rodas problēma. Aptrūkst vīns. Protams, šeit ir vēl tādas vairākas niansītas, ja teiksim, ka Jēzus saka, mātei mans laiks vēl nav pienācis, ja kas ir atkal tāda interesanta, varētu teikt kā zīme. Jāņa evaņģēlijā viņa 9 reizes pieminēt, kur Jēzus saka mans laiks, un šeit ir šī pirmā reize arī, kur tas parādās. Ja. Kad viņš ir šo laiku nolicis tēva ziņā, un neviens nevar neko mainīt, viņš rīkojas saskaņā ar sava tēva kalendāru, varētu mēs tā teikt. Un vēl ir tāds ļoti interesants moments, ka šī ir vienīgā vieta Bībelē, kurā ir saglabāts tas, ko Marija saka. Tādā nozīmē kā pavēle. Kā māte. Jā, visu, ko viņš jums teiks, to dariet. Jā. Tas ir tāds interesants moments arī. Protams, kā jau tu šeit pieminēji, šie trauki. Un es šeit skatījos arī komentāros, tad tur ir teikts, ka viens trauks bija no 60 līdz 100-120 litriem pat. Un 6 šādi trauki. Tilpums pamatīgi. Tuvu tonnai varētu teikt. Varētu atklāt veselu ražotni. Jā, un kas ir interesanti arī, kalpi paklausa tam tiešām, ko Kristus saka. Un man liekas, ka kā tas būtu mums, nedomāsimies, mēs esam kāzās, un tagad mums ielej ūdeni, un saka, nes viesību uzraugam ūdeni. Ko mēs darītu? Vai mēs vispār pat sāktu tos trauks uzpildīt ar ūdeni, teikt? Jā. Joki. Un te ir tas, man liekas, arī tas interesantais, kurā brīdī ūdens pārtopa vīnu. Tajā brīdī, kad viņi ielēja šajos akmens traukos, un viņi jau smēla vīnu, vai tajā laikā, tajā brīdī, kad viņi nesa, vai tajā brīdī, kad šis uzraugs pagaršoja. Tas arī tāda lieta, ko mēs nezinām, bet vienīgais, kas mums ir pats tāds, ir tas, ka šis vīns bija daudz labāks par to iepriekšējo. Un var teikt pat tik labs, ka tas uzraugs, viņš bija šokēts. Viņš sauc līgavainu un prasa viņam, kā tu esi tā rīkojies, tas ir kaut kas ļoti netipisks. Un tajā pašā laikā mums Jānis saka, ka tā ir zīme. Jā, bet kāpēc tā ir zīme? Un zīme ir kaut kas tāds, kas norāda aiz sevis pašas. Uz kaut ko citu, tālāk. Ja? Un ir svarīgi, lai mēs nepievērstu visu uzmanību tikai uz zīmi, bet uz ko tad šī zīme rāda. Un te ir tādi vairāki momenti, es domāju, ka mēs varētu paskatīties, vai šī zīme norāda, kad Jēzus palīdz grūtībās nonākušiem cilvēkiem, kā šajā gadījumā līgavainim, kuram pēkšņi mīlestā laikā pietrūkst vīns, un tā laika sabiedrībā, tas būtu liels apkauninājums uz visu mūžu. Visi atcerēsies. Es šo variantu negribētu atmest. Jā, teiksim, ka visi atcerēs, tam jau tur pietrūka, pat kāzas nevarēja nosvinēt. Ja? Tas ir tāds ļoti sāpīgs moments. Būt, jā. Vai tas ir stiprinājums Jēzus mācekļiem un mātei, lai viņi sāktu ticēt, kas viņš ir? Vai tā varbūt ir alegorija, kad lūk vecās derības, šīs šķīstīšanās rituāli tiek piepildīti ar jaunu saturu, un tagad mūs šķīsta Kristus asinis? Tas jau ir ļoti simbolisks skatījums, kurš varētu būt. Vai arī, teiksim, tas ir vecās derības pravietojuma piepildījums par mesijāniskā laikmeta sākumu. Kā tādas mesijas dzīves. Jā, un šeit, man liekas, ir tāds teiciens, ka svarīgi aiz kokiem saskatīt mežu. Jā. Ka mēs sākam dažreiz tik ļoti uzmanīgi pētīt šīs detaļas, ka mēs aizmirstam, ka šī zīme rāda uz kaut ko citu, ka šī zīme nav tas pats būtiskākais, ja, bet aiz viņas ir kaut kas tālāk. Un kas tad šeit ir tas tālāk? Uz ko tad viņi rāda? Vecajā derībā ir dažas rakstvietas, kas
runā par milzīga vīna daudzumu, kā par to, ka Dievs pienāk īpaši tuvu klāt savai tautai un iesākas mesiāniskais laikmets. Protams, 5. Mūzes grāmatā mēs tur 18. nodaļas 15. pantā lasām, ka Dievs apsola, kad viņš cels pēc Mūzes citu pravieta līdzīgu viņam. Un lūk, Jēzus iesāk savu kalpošanu ar ko? Ar to, ka viņš iet tūkstnesī un 40 dienas gavēja, tāpat kā Mūzes 40 dienas, varētu teikt, gavēja Sinaja kalna virsotnē, kad saņēma bauslību. Un tad pēc tam, lūk, viņš nāk un pārvērš ūdeni vīnā. Mūzes, atceries, arī mēs lasām līdzīgi, kad bija iziešana no Eģiptes, Nīlu pārvērta asinīs, savukārt ūdens arī pārvērtās kaut kam sarkanā. Ja? Krāsu sakritība. Jā, un tā bija otrais brīnums, arī pašā sākumā, ja? Tiem no 10 brīnumiem. Tā kā šeit arī zināma līdzība ir, un izrēlieši, kuriem šis stāsts par iziešanu no Eģiptes tiek atkārtots katru gadu, katrā paudzē, viņi uzreiz šeit var kaut ko saskatīt, tātad ūdens pārvēršana kaut kam sarkanā. Tas atkal jau kļūst par tādu kā simbolu. Citiem vārdiem sakot, Jēzus ar šo rīcību pasaka, es esmu jaunais Mūzes, un tūlīt sāksies jauna iziešana. Un tās pamatā nebūs kaut kādas sodības, kā Nīlas gadījumā, bet priecīgs notikums. Ir dzīves, un dzīves var turpināties. Jā, un pie tam šeit es gribētu vēl nocitēt pāris fragmentus no vecās derības, Jesajas 25. nodaļa, 6.8. pāns. Un te ir teikts, pulku kungs nu sataisīs visām tautām treknas dzīres šai kalnā. Dzīres ar nostāvējušos vīnu, ar treknuma leknumiem, ar vecu briedušu vīnu. Tātad šeit ir runa par pestīšanas piedzīvojumu. Un šīs treknās dzīves simbolizē pestīšanu. Pēc tam Jesajas 55. nodaļā vīns par velti. Tātad tur ir runa par to, ka tu vari pirkt vīnu un pienu bez maksas par velti. Un tur ir runa ne tik daudz par to, ka tu viņu saņem, bet ka tu ieklausies tanī, kurš to sniedz. Un tur ir tāds ļoti interesants teksts. Ak, visi, kam slāps, nāciet pie ūdens, kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdienu. Nāciet un pērciet, sudraba nevajag. Par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize? Atdot savas pūles par to, kas nedod sāta. Un tagad šie vārdi, klausaties uz mani. Tad ēdīsiet krietni, līksmos treknumā jūsu dvēseles. Un te jau man liekas, mēs varētu teikt dvēseles, tas ir viss cilvēks. Bet tālākais, pievērsiet savu ausi man un nāciet pie manis, klausieties un jūs būsiet dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgu derību, Dāvidam dotajā žēlstībai var uzticēt. Un tālūk, šo pārvēršot šo ūdeni vīnā, šajā svētku mīlestā, kur viņi saņem to bez maksas, kā saka, tiem, kam ir ausis dzirdēt vai kam ir acis redzēt, viņi redz, ka šeit kaut kas jau notiek no tā, kas ir pravietots. Skaidrs, tātad Jānis ir izdarījis tādu ļoti īpašu izvēli. Viņš ir centies iekļaut savā evaņģēlija sākumā šo zīmīgo tekstu, īpaši domājot par tiem, kas saprot rakstus, kas arī zina veco derību. Tātad tur bija iekšā šajā te viņa izvēlē, kāpēc viņš tieši šo brīnumu no daudziem, kas ir zinām pa Jēzu izvēlējās, ir, lai parādītu, ka Jēzus ir mesijs, ka šis te mesiāniskais laikmets, šīs te dzīves ir sākušās. Bet varbūt noslēgums šis jautājums, tas ir tāds varbūt teoloģisks skatījums, bet vai mēs varam domāt, ka tajā brīdī cilvēki, kur atradās dzīrēs, uzreiz to tā saskatīja un uzreiz to tā saprata? Droši vien jau, ka nē. Un varbūt arī mūsdienās cilvēki, kas pirmo reizi lasa evaņģēliju vai saprot viņu ļoti grūti, lasot šo te brīnumu, varbūt ir tas cilvēciskais līmenis, kaut kas, ko mēs varam tīri saņemt kādu ziņojumu tādā cilvēciskā līmenī no šī te brīnuma. Jānis iesāk evaņģēliju 1. nodaļā, 14. pantā, viņš saka, mēs skatījām viņu godību. Un šeit, tad, kad tas notiek kāzās, viņš saka, šeit Jēzus atklāja savu godību. Un kā tu saki pareizi, tajā brīdī, kad tas notiek, ka tu varbūt uzreiz pat to neizproti, bet pēc tam, kad tu paskaties atpakaļ, mēs skatījām viņa godību, tad viņš var teikt.
Jā, paldies, Gunte, par šīm pārdomām. Es no savas puses, ja runājam par šo cilvēcisko līmeni, varbūt tīri gribētu pielikt to, ka mēs zinām, mēs esam piedalījušies kāzās, un tās ir skaists notikums, un sevišķi bērniem patīk būt kāzās klāt, jo tur notiek visādas aktivitātes, un vienmēr ir interesanti visam sekot līdzi, un tās emocijas, kas ir kāzās, parasti ir prieks, līksmība, ja? Tāda atraisītība cilvēku starpā. Un man kaut kur gribas domāt, ka Jēzus arī līdzās tam visam dziļajam līmenim. Ja? Mēs zinām, ka Jāņa evaņģēlijā ir daudz šie līmeņi, kuros mēs varam noiet vai iedziļināties un atrast jaunas atziņas, ka līdzās šiem dziļajiem līmeņiem ir šis te virsējais cilvēciskais līmenis. Jēzus nāk, lai dotu cilvēkiem prieku, lai būtu atraisīta atmosfēra, lai būtu līksmība, lai dzīves varētu turpināties un neizjuktu, lai cilvēki būtu pārsteigti un laimīgi. Jā. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Pienācis laiks atvadīties. Sekojiet mums arī turpmāk. Mēs bijām šeit studijā kopā ar mācītāju Gunti Bukalderu. Uz redzēšanos. Un arī es, Ģirds Rozners, saku jums visu labu, uz tikšanos. Dārgais draugs, mēs kopā bijām un dzirdējām, kā Kristus uz mums runā. Ja tev tas arī saistīja, un tev ir kādi jautājumi, būsim ļoti iepriecināti, ja tu uzrakstīsi tur paredzētajā vietā, un arī līdzdalīsi draugiem šos raidījumus, lai mēs pēc iespējām vairāk kopā būtu un pārliecinātos, ka Kristus ir saprotams.